Sveiciens visiem! Es šodien nodemonstrēšu, kā veikt D vitamīnu testu. Tas ir mājas apstākļos veicams, ļoti ērti vienkārši, kā arī viņš ir ļoti ērti arī maziem bērniem. Tad mēs paņemam asini tikai no pirksta, mums nevajag ņemt no vēnas. Viņš tā ļoti skaisti iesaiņots ir. Tas nozīmē, ka mēs šajā skaistajā grāmatiņā, kas ir pievienota klāt, saņemam arī informāciju, kā veikt viņu, kur mēs viņu varēsim. Šeit ir viss parādīts, kā mēs viņu veicam, kur mēs viņu varam atrast gan caur telefonu, ja vēlamies lapā, gan caur internetu, kur mēs varam atrast visu informāciju par šo testu un visās valodās, kā viņu darīt. Tālāk mums kastītē ļoti daudz visas lietas. Te ir aploksnīte, kur mēs ieliksim šo savu asins analīzes testu, uzliksim virsū Norvēģijas marku un sūtīsim projām uz Norvēģiju uz Vitas laboratoriju. Šeit mums ir tāda vakuma aploksnīte, kur mēs šo asins analīzi iepakosim vakumā. Šeit mums ir tāda kastīte ar svītru kodu, šis slepenais svītru kodiņš, mēs viņu noplēsīsim un viņš paliks katram klientam, jā, tas paliks man. Un šajā, teiksim, tajā aploksnītē mazajā ir tāds papīrīts, kur mēs uzpilināsim lielākais uz katras ripiņas 2 treknas asins piles, vairāk nevajadzētu. Ja tad es šobrīd patreiz, kamēr gatavoju, nolieku malā, un šajā mazajā tādā iepakojumā mums ir atrodamas spricītes, spirta salvetīte, kur mēs droši varēsim notīrīt pirkstu ar spirtu. Pirms mēs teiksim, veicam šo analīzi, mēs paņemam, nomazgājam kārtīgi rokas ar ziepēm, ja, un tikai tad mēs veiksim analīzi. Tātad es izpakoju ārā spricītes, spirta salvetīti, notīrīšu pirkstu. Ļoti ērti mēs, teiksim, varēsim veikt. Es notīru pirkstu ar spirtu. Un spricīte ir vienreizēja, tāpēc ir ieliktas 2 spricītes, ja mums gadījumā ir cilvēkiem, kuriem tomēr tas asins netek tik labi, ja tad mums ir arī otra spricīte, ka mēs varam iedurt arī otrā pirkstā. Un ļoti ērti. Un tad mēs asini uzpilinam uz tām ripiņām 2, jā, un būtu labi, ja mēs ar pašu pirkstu klāt neskartos, jā, bet mums vajadzētu, lai tās ripiņas būtu pilna ar asini. Tātad es esmu 2 lielas treknas asins piles salikusi uz 2 aplīšiem. Ja šobrīd es paturēšu 10 minūtes, lai viņa nedaudz nožūst. Pēc tam es likšu šajā folijā aploksnītē, un viņa ir ļoti ērta, ka mēs arī viņu aiztaisam kā kabatiņu ciet, ja? Un tad šo aploksni es likšu arī parastā aploksnē, kur mums ir jau gatava Vitas laboratorijas adrese. Kā es teicu, mums atliek uzlikt tikai marku, un sūtīšu projām uz Vitas laboratoriju uz Norvēģiju, un man pašai paliek slepenais kodiņš, ar kura palīdzību es pēc tam ieiešu zinotest.com mājaslapā, atradīšu D vitamīna tests, ievadīšu šo slepeno kodu, kas paliek man, un saņemšu atbildes latviešu valodā. Visiem, kuriem interesē šis D vitamīna tests, droši rakstiet, un es jums pastāstīšu, kā viņu var iegādāties un kā viņu var arī veikt. Un pēc tam arī palīdzēšu atrast mājaslapā un nolasīt testa rezultātus. Visiem forša dienu un uz tikšanos līdz nākošai reizei, kur es atkal padalīšos ar saviem rezultātiem, kādi man ir rezultāti attiecībā uz D vitamīnu organismā.